Svētdiena. Svētdienas klusajā rītā, augustā, kad zied skaisti ziedi, arī plūmes krīt. Mierīgi varam apskatīties un baudīt Rīgas porcelāna fabrikas porcelānu. Un katru reizi ir prieks to saņemt kolekcijā, apbrīnot, atcerēties tos laikus, kad tie bija mūsu mājās, un iepazīt senatnīgos draugus. Šī nepilnā servīze Lija nesen ir nākusi mūsu kolekcijā. Lijas mums ir jau 2, šī ir 3. nepilna servīze, bet šai servīzei ir viens tāds liels plus pārklājums ar zeltu. Un apskatīsim arī bītīti. Porcelāna fajansa fabrika Rīga, senatnīga bītīte. Vienmēr esmu brīnījusies par šo rokas gleznojumu. Paskatieties, cik smalks ir zīmējums. Augusts jau rāda tas, ka drīz būs rudens, un arī šī servīze bītīte rāda, ka drīz baudīsim tēju no šīs servīzes bitīte. Ir nepilna bitīte, bet ir priecīgi tas, ka šīs servīzes daļas ir saglabājušās diezgan labā stāvoklī. Pietrūkst grūzīšu un cukurtrauka. Un vēl jūsu acis gribu iepriecināt ar skaisto rubenstraukiem. 4 dūmu rubens, arī tāpat kā bitītē ar lūk tādu dekolu, bet paskatieties, no šiem dūmu man ir sanācis trijum. Kāpēc trijum? Tāpēc, ka ar šiem traukiem atnāca arī pusdienu servīzes virvītes šķīvji. Šķīvji ir arī ļoti jaukā stāvoklī, nav nemaz gandrīz lietoti, un tāpēc saliekot šo rubensu ar šķīvjiem virvīte, un sanāca trio kā kūku šķīvjiem. Jauna servīze. Siguldas lielā kanna ar gaiši zilajām rozītēm. Arī skaists pienākums kolekcijai, un tieši rožu laikā burvīgs, skaists rožu dekols. Ēriks Ellers, kā vienmēr, perfekti. Tā ir Māra, bet paskatieties, cik ir smuks dekols. Tējas servīze Māra. Un zinu, ka šai servīzei jābūt vēl kūku šķīvjiem. Un kas var būt smukāks par svētdienas rītā baudīt porcelānu, kuram vārdiņš ir tauta. Ar smukām ozola lapām un zīlēm, un pilns komplekts ir nācis
mūsu kolekcijā. Man ir prieks pašai iepazīt tādus senatnīgus traukus un iepazīstināt arī jūs, lai redzētu, kādi bija trauki, kādi bija meistari, kā tika izdomāti dekoli un kā tika tie zīmēti. Rūpīgi un ar lielu mīlestību.